Pērn egļu astoņzobumu izgrauži jau sāka mosties aprīļa pirmajās dienās un meklēt novājinātos kokus, kuros iemitināties un baroties. Lielākoties izgrauži pārziemos sūnās, taču vaboles, kas ziemu pārlaidušas zem koku mizas, var izlidot ātrāk. Izgraužu sezonai nav konkrēts datums. Ja mēs runājam par pašu vaboļu lidošanu, ja tas ir ļoti saistīts ar mūsu laika apstākļiem, ar temperatūru. Jo viņiem, lai sāktu lidot, vajadzētu vismaz būt kādām 2 nedēļām, kad gaisa temperatūra ir plus 15. Šogad, lai arī ziema bija silta, precīzu laiku, kad izgrauži varētu sākt mosties, vēl pateikt nevar, taču vērojot marta laika prognozi, var secināt, ka tas nenotiks ātrāk kā aprīlī, kad arī sāksies mežstrādes ierobežojumi. Skujkokam neatkarīgi vai priede, egle, varbūt tas lapegle, kas mums ļoti reti gadās, izdalās sveķis, ko tautā pazīst terpentīnas māžu, jeb terpēni, un izdalītie terpēni ir signāls vabolēm, ka tur ir vīstošs koks. Tā tad ir potenciāla viņa attīstības un barošanās vieta. Talsu novadā un tā apkārtnē iepriekšējos gados situācija ar izgraužiem nav bijusi tik kritiska kā citviet Latvijā, jo izdevies tā izplatību kontrolēt. Ir laicīgi apkarots noteiktajā reģionā, pieņemsim Ziemeļkurzemē, ir ļoti laba situācija bijusi šī ziņā. Izgrauzes ir diezgan veiksmīgi likvidēts, bet man ir sanākuši objekti Zemgalē, Dienvidkurzemē, kur diezgan slikta situācija. Tā apkarošana nav laicīgi iesākta, tāpēc izgrauzes ir izplaties tālāk. Visefektīvākais veids, kā cīnīties ar izgrauzi, ja to pamana savlaicīgi, ir cirst bojātos kokus, taču brīdī, kad koks jau ir sauss, tā vairs nebūs cīņa, bet gan seku likvidēšana. Kur izgrauzi ir ticis, tur labākā gadījumā izzāģēs kādu sauso gulsenu ārā un malka būs. Un tā tur būtu zāģbaļķi, kvalitatīvi sortimenti. Otrs, ko daudz iedomājas, feromonu slazdas. Viens, tas ir monitorings, otrs piesaistā lidojošās vaboles šīm te celamiem, ciršanas atliekam vai tam līdzīgām lietām, lai viņas lido šo te izcietumu, nevis lido uz audzi. Mūsu firmai ierobežojumi varbūt ne tik skar, jo tas process ir diezgan gars un, ja pareizi izplāno, var izstrādāt visu, ko vēlās. Protams, vasarā varbūt lielākā problēma ir izstrādāt cirsumus, kas ir sliktiem un ekstrēmiem apstākļiem. Jo, ja ir izgraužu liegums, varbūt viņas ļoti iespējams citā gadlaikā nevar izstrādāt. Agrīni pamanīt izgrauzi var tikai pieejot tuvu kokam un rūpīgi izpētot, vai pie sakņu kakla ir broni izgrauzuma milti. Taču, ja kaitēkli laikus nepamana un neuzsāk cīņu pret to, sekas audzē var būt postošas. Ja ir pāris koki, tad nākošais jau ir 30, tad jau ir pāris 100 un tad audze ir norakstīta. Tad ekonomisko zaudējumu viņš nodara ļoti ātri. Tas ir liels izaicinājums arī mežstrādes uzņēmumiem, jo risks nopirkt īpašumu, kurā pavisam nesen iemitinājušies izgrauži, ir augsts. Kokus novājina dažādi ārējie faktori, arī cilvēku neapdomīga rīcība, meža zvēri un citi, kā rezultātā koks nespēja izdalīt pietiekami daudz sveķus, lai pats saviem spēkiem ar postošo kaitēkli cīnītos. Nīca Anna Stariņa, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalnis, speciāli RTV.